gribētu teikt, labā nozīmē fanātiķis. Pirmais rauns. Kims Andrē Stenerūts, sarkanajos aizsargos, Raimonds Zepes, attiecīgi Latvijas sportists, ir zilajos, un Raimonds, kā jau parasti, sāk ļoti agresīvi, puisis ir ar skatāmu stilu, viņam ir liela popularitāte, arī viņš ir iemantojis arī soc tīklu platformās, tieši pateicoties savam kontentam, kurš principā palielam ir saistīts tikai un vienīgi ar cīņu sportu, un Raimonds ir. Un tas nav tas Raimonds Zepes, ko mēs zinām, kā Maira Brieža bijušais menedžers, kurš ir arī cīņu sporta komentētājs. Gan jau, ka tas Raimonds Zepes uzzinot, ka viņam ir vārdu un uzvārdu brālis, viņš sāks fanot par viņu, bet no šīs Raimonds Zepes, es domāju, ka ir vārds, kuru obligāti ir jāatcerās. Un tagad, ko dar nedrīkst slemot pēc amatiem noteikumiem, šīs pretinieka mugur pret zemi nav atļauts, un to arī atgādina Kimam mūsu, gribētu teikt, viens no arī galveniem varoņiem cīņu būrī Iļa Kudrāvcevs, viņa tiesnesis. Turpinās cīņu, distants, redzam, kontrolē savām gariem rokām Stenerūts no Norvēģijas. Raimonds Zepes satricina Stenerūtu, bet viņš nav apjutis pilnībā. Stenerūts ir atdevis muguru, Stenerūts ir šobrīd lielās problēmās. Raimonds Zepes ir aizāķējis aiz pretnieku gurniem. Teiksim tā, aiz cirkšņiem ir aiztutējis kājas, un tikai maz jau laika ir palicis. Gribētu teikt, ka šobrīd laiks spēlē par labu Stenerūtam, ja Stenerūts paspēja, teiksim, iztur šo ofensīvu, tikai nedaudz ir palicis, un tu vienmēr skanēs gongs. Atskan gongs, tas nozīmē to, ka pirmais rauns ir galā. Kas par raundu, un šajā raundā Raimonds Zepes parādīja to, ka viņš tiešām ir šī laukuma saimnieks. Kaspars Rūtiņš ir klāt, tur arī Ole aizmirst šī trenera uzvārdu, zinu vārdu. Un arī paskatāmies, jaunietis, paliek jaunietis Kims Andrē Stenerūts, paskatījās kamerā, gribēja pakoķetēt ar kameru. Kā viņš pats arī izteicās pēc svēršanās procedūras, kurā es viņu tā kā parunāju nedaudz, viņam saka, kā tādā pasākumā aizstartēs, viņam ir liels, viņš teica, ka viņam šis ir liels izaicinājums, viņam patīk izbraukuma mači, un viņam, kā jau es minēju, šī ir pirmā cīņa pēc MMA noteikumiem. Nav tā, ka viņš netrenējās sitienu tehniku, viņš trenējas, un to var arī redzēt, ka viņš prot stājā labi strādāt, taču šeit mēs varam redzēt, ka Raimonds Zepes ir labāks sitienu tehnikā. Viņš ir ļoti tehnisks, tāds agresīvi tipa sportists, agresīvs stilu piekritējs, un redzam, ka Raimonds Zepes arī, es pieļauju, ka otrajā raundā strādās tādā pašā manierē kā pirmajā, labi kontrolē šobrīd distance Raimonds, nedaudz labi trāpa Raimonds tanka režīmā iet uz priekšu, bet Stenerūts nepadodas. Sitiens viņš uzņēma tāds pamatīgs, bet Stenerūtam galva ir cieta, un Stenerūts labi trāpa Zepes, bet tūdaļ arī uzņem vienu sitienu no Stenerūts. Stenerūts nogāž latvietis zemē. Raimonds cenšas šobrīd atgūt pozīcijas, un tagad momenta pozīcijā uzkāpis ir Kims Andrē Stenerūts. Zepam šobrīd ne tā labākā situācija. Raimonds mēģina visā tikt prom. Viņam šobrīd vajadzētu saboķēt. Jā, dzirdējām arī Kaspars Rūtiņš teica, nedod rokas. Tagad daudz spēku jāpatērē Raimondam, esot apakšā, mēģinot pretinieku pievilkt sev klāt. Jo šādas pozīcijas strādāt ir ļoti sarežģīti. Un to mēs arī šobrīd redzam. Visas, teiksim, kārtas ir šobrīd Andrē Stenerūda rokās, bet, redzam, ka Raimonds padoties, negrasās un nepadosies, mēģina, viņam, vajadzētu nedaudz, es ieteiktu, nedaudz aiz padusēm saķert, un sagriezās Raimonds Zepes. Raimonds mēģina izgriezties no šīs situācijas, izgriezās no vienas situācijas, iegriezās citā, tikpat nepatīkamā situācijā, un Kims Andrē Stenerūts turpina vadīt šo cīņu. Šajā raundā Stenerūts netiek pie kakla, visādi cenšas tik klāt, bet Raimondam Zepam
ir liela jauda, un Raimonds paspēja iespiest starp roku savu zodu, neļaujot Stenrūdam izdarīt, un viss. Un ir arī tādi gadījumi. Un tas arī viss! Jā, cīņa ir galā. Stenrūds ļoti priecīgs savā debijas mačā, kas ir izbraukuma cīņa, svinu uzvaru. Otrajā raundā pielietojot žņaukšanas paņēmienu. Labākie momenti. Opā, šeit gan bija smuki. Un Zebs ir jaudīgs. Zebs ir ļoti jaudīgs. Nedaudz kļūdījās, un tā kļūda viņam maksāja uzvaru šai mačā. Bet šī ir amatieru cīņa. Šie puiši, es domāju, tuvāko 2 gadu laikā arī startēs pro. Ar žņaukšanas paņēmienu. Uzvaru izcīnas sarkanais stūris. Kim Andrē Stenrūd, Norway.